Latvijas pārstāvi norāda, ka šī treniņa uzdevums ir veicināt Latvijas un ASV spēku sadarbību un resursu pārvietojamību. Bet Ādažu poligonā norisināsies militārās mācības Ganganeru, kurās dalībai NATO reaģēšanas spēkus sagatavos triju Baltijas valstu kopējo vienību Baltijas bataljonu. Mācības Ādažu poligonā notiks no 6. līdz 16. aprīlim. Lai piedalītos mācībās, šovakar Latvijā ieradīsies Igaunijas aizsardzības spēku karavīru un militārā tehnika. Savukārt rīt uz Ādažiem dosies vairākas Lietuvas bruņoto spēku militārās tehnikas kolonas. Malaizijas policija šodien paziņoja, ka aizturējusi 17 cilvēkus, tie skaitā 2, kas nesen atgriezušies no Sīrijas saistībā ar terora aktu plānošanu valsts galvaspilsētā Kuala Lumpurā. Aizdomās turētie tika aizturēti vakar. Nav zināms, kādu valstu pilsoņi viņi ir, kā arī, ko tieši viņi plāno darīt. Janvārī Malaizijas policija informē, ka kopumā ir aizturējusi 120 cilvēku saistībā ar ekstrēmistisko grupējumu Islāma valsts. Pēc pagājušajā nedēļā notikušā ugunsgrēka uz Meksikas uzņēmumam Pemex piedarošās naftas platformas ir samazinājies Meksikas naftas ieguvas apjoms. Trešdien uz Pemex piedarošās naftas platformas Meksikas līcī notika sprādziens, izcēlās ugunsgrēks un negadījumā bojā gāja vismaz 4 strādnieki, vēl vairāk pazuduši. Par ugunsgrēku iemesliem vēl joprojām notiek izmeklēšana, bet negadījuma dēļ naftas ieguvas apjoms kompleksā Meksikas līcī samazinājies par 200,000 bareliem dienā. Dzirdējāt ziņas pulksteni 2 studijā Sandra Balzu. Naktī bez ievērojumiem nokrišņiem vietām viegla, atsevišķos posmos ceļa slīdēm un gaisa temperatūra +2–3. Rītdienā neliels lietus, gaisa temperatūra no 5 līdz 10 grādiem. Rīgā dienā neliels lietus, gaisa temperatūra dienā no 8 līdz 10 grādiem, bet Rīgā naktī gaisa temperatūra gaidām 0. Rīt visā Latvijā būs otrā labvēlīga laika prognoze. Par trešdienu. Trešdien vietām galvenokārt austrumos nelieli nokrišņi, no rīta dažviet migla, naktī rietumu dienvidu vējš dienā, arī rietumu ziemeļrietumu vējš ar 8 līdz 18 metriem sekundē. Trešdien naktī -1+3, dienā no 6 līdz 11 grādiem. Ceturtdien bez lieliem nokrišņiem, ceturtdien naktī 0+4, dienā no 6 līdz 11 grādiem, dienvidu rajonos jau līdz 13 grādiem. Skan Latvijas Radio 2. Sirds krūtīs nepārtraukti pukst, lai mēs dzīvotu. Mollers kardio dabīgās omega-3 augstskābes augstā koncentrācijā. Sniedz savai sirdī labāko. Mollers kardio. Uztur bagātinātājs neaizstāj garlaicīgi sabalansētu uzturu. On the country front, it comes nice for saying
Un šito būtu jānovērk. Diezgan saulaini šī diena. Starptautiskā pirmdienā, 2. svētdienā, 6. aprīlī. Sveicam viņus tagad jau vārdiem. Šajā stundā arī noskaidrosim, kāds īsti laiks pie jums. Līdz saules nākam, jo pāri palicis tikai klāsts, ko vējam neaizpūš un vilni neaizskalot, un tas būs divusīšu rakstīts stāsts, ko vējam neaizpūš un vilni neaizskalot, un tas būs divusīšu rakstīts stāsts. Man tevis nepietiks līdz ievas kalnas, pār gaujas viļņiem ziedu smieklus bērs, un tavi čuksti ievu pārslām līdzi, no tā, kas palicis, padruska izvērs. Un tavi čuksti ievu pārslām līdzi, no tā, kas palicis, padruska izvērs. Man tevis nepietiks līdz zvaigznes sakai, tak vēlai brīnums vecei naktīs pilks. Un mūsu solainī dzīves šaubu takā, līdz saules nakā rasā sals un miers. Un mūsu solainī dzīves šaubu takā, līdz saules nakā rasā sals un miers. Man tevis nepietiks